Sijā Ķilupē apsaimnieko atkritumus Ogres novadā, izņemot Ikšķilas un Tīnūžu teritoriju. Atkritumu šķirošanas iespējas Ogres novadā ir 3 veidi, ko cilvēki var izmantot. Tas ir šie šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumi, kuri atrodas Ogrē, Lielvārdē, Madlienā un Ikšķilē, kā arī dalīto atkritumu šķirošanas punkti, kas ir publiski pieejami visiem iedzīvotājiem. Šajos punktos bez maksas var nodot šķirotos atkritumus, tas ir stiklu, kartona, plasmasas un metāla iepakojumu. Kā arī lielākajā daļā šo punktu ir uzstādīti tekstilu šķirošanas konteineri, kuru iedzīvotāji bez maksas var nodot šķirošanai, atkārtotai lietošanai derīgus, apavus, apģērbus, tekstila izstrādājumus. Un trešais veids, ko piedāvājam saviem klientiem atkritumu šķirošanā, tas ir gan daudzdzīvokļu mājām, gan privātu mājām pasūtīt dalīto atkritumu konteinerus. Tas jau ir individuāli šai konkrētajai mājsaimniecībai, kur mēs tad ar klientu izrunājam šo šķirošanas noteikumus, viņu paradumus, kādi atkritumi viņiem veidojas un ko mēs varam viņiem piedāvāt. Iedzīvotājiem būtiskākais ir šis ekonomiskais iegūms, jo šķiroto atkritumu apsaimniekošana, izvešana ir bezmaksas pakalpojums. Līdz ar to cilvēkam ikdienā samazinās tas atkrituma apjoms, par kuru viņš veic maksājumus, un tātad viņš var koriģēt savu konteineru izvešanas biežumu, to samazinot, tātad mainās arī maksājums ikgadējais, ikmēneša. Un vidēji, protams, šis iegūms ir tas, ka šie resursi tiek atkārtoti, pārstrādāti, izmantot un no jau nodotajām metāla iepakojumiem, piemēram, tiek ražots jauns metāla iepakojums, tas pats ir ar plasmasu, stiklu. Tā kā šobrīd mums valstī ir ieviesta depozīta sistēma, tad pirmais, ko mēs novērojam, ka ļoti būtiski samazinājies stikla atkritumu daudzums šķirotais un, protams, plasmasas petpudeļu daudzums. Kas tad tur paliek pāri? Pāri paliek plasmasas iepakojums, jeb HDP iepakojums, ko cilvēki intensīvi šķiro, un metāla iepakojums. Tas ir skārdā, konservu buņģiņas un, piemēram, dezodoranta metāla iepakojums un tādas lietas. Cilvēki ir dažādi. Piemēram, šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā cilvēki ir ļoti apzinīgi, jo šeit uz vietas ir darbinieks, viņš palīdz, pakonsultē. Šeit vispār šķirošanā problēma nav. Savukārt šajos publiskajos laukumos, kas ir pilsētā, protams, tur ir dažādi tieši cilvēku paradumi, tur ir gan cilvēki, kas apzinīgi šķiro un pareizi izmet konteineros atkritumus, gan arī tie, kas ļaunprātīgi šos konteinerus izmanto un vienkārši atved savus mājas atkritumus un samet šajos konteineros. Bet kopumā vērtējot situāciju, protams, uzlabojās, cilvēki kļūst vidē izglītotāki, apzinīgāki un ievēro šos šķirošanas noteikumus.